Tev vajadzēs bļodiņu, kafijas biezums, vēlams, lai viņi ir pažuvuši, sausi. Šie man ir dienu nostāvējušies, varēja būt pat vēl sausāki. Dabīgās sēļas, pieņemsim mandeļeļa, vai es izmantošu vīno kalnineļa, kas ļoti labi ar problemātiskām zonām der. Un medus. Jā, šis ir man tēta medus. Un ja nav gadījumā medus mājās, var izmantot cukuru, bet, protams, vislabāk brūno, bet ja nav, tad arī var šo te. Ko sāksim gatavot? Paņemsim vienu tādu kārtīgu karoti ar medu. Ēdam karoti, paskatieties, cik viņš garšīgi. Vislabāk, protams, būtu bijis, ja medus būtu šķidrs, bet kas var būt labāks par īstu dabīgu tēta medu? Gan jau mēs viņu izmaisīsim. Paņemsim 2 ēdam karotes, kafiju biezumus un ielējam iekšā 2 ēdam karotes dabīgās sēļas. Manā gadījumā tā būs vīno kalnineļa. Es jau to izdarīju, vienkārši jums parādu. Un maisam kopā. Jā, protams, ja medus būtu šķidrāks, būtu vieglāk samaisīt, bet nekas. Jūs redzēt, cik forša konsistence palika. Vajadzēja tikai pacietību. Kā es jau teicu, ja nav mājās medus, var izmantot cukuru, bet, protams, ar medu ir labāk, jo šis arī ļoti labi palīdzēs problemātiskajām zonām ar medu.